Labdien, draugi! Esiet svētīti! Vai jūs mīlat savu ģimeni? Vai jūs mīlat mūsu zemi Latviju? Šīs divas lietas ir ārkārtīgi saistītas. Un tas, kas notiek mūsu zemē Latvijā, ļoti iespaido mūsu ģimenes. Mēs dzirdam dažādas balsis par šo laiku un par mūsu zemi. Un mēs dzīvojam laikā, kad skan dažādi pravietojumi, vēstis un vēstījumi. Un Dievs mums ir devis šo atklāsmu un saprašanu, ka mūsu zemē notiek nevis tas, ko izlemj cilvēki šeit uz zemes, bet tas, ko izlemj debesīs augšā Dievs. Tas, ko izlemj debesis. Un mums kā kristiešiem ir fantastiska vienreizēja iespēja klauvēt pie debesīm un lūgt svētību šeit mūsu zemē. Un tieši tāpēc Biedrība tautas lūgšana un starpkonfesionālais lūgšana projekts Lūgšana nakts aicina visu konfesiju draudzes, mājas grupas un lūdzējus uz vienotu un vienlaicīgu lūgšanu nakti ar nosaukumu Mana zeme, mana atbildība. Un tas ir šīs lūgšana nakts garīgais redzējums. Mana zeme, mana atbildība. Lūgšana nakts notiks 14. novembrī no 8:00 vakarā līdz katrai draudzei sev iespējamam laikam. Un pievienoties šo lūgšanu naktī jūs varat 3 dažādos veidos. Organizējot savā draudzē šo lūgšanu nakti un piereģistrējoties mājaslapā, lai mēs būtu vienoti un lai cilvēki zinātu, uz kurien doties, lai lūgtu par Latviju. Vai otrs veids pievienoties tiešraidē no mūsu draudzes, vai trešais veids būt klātienē, lai kopā ar Dieva ģimeni lūgtu, iestātos un klauvētu pie debesīm. Par mūsu zemi, par mūsu vērtībām, par mūsu ģimenēm un par mūsu zemes nākotni. Lai debes Tēvs jūs svētī, tiekamies garīgajā telpā par Latviju šajā lūgšana naktī, tiekamies draudzēs, lai kopīgi lūgtu. Esiet mīļie svētīti!